Mani sauc Agnese Jākapsone. Es strādāju sociālās aprūpes centrā Gaļezers jau pusotru gadu. Es strādāju tieši pirmajā stāvā. Pirmajā stāvā mums Gaļezerā ir izveidota kā ģimenes tipa dzīvoklīši. Mums ir 3 dzīvoklīši. Katrā dzīvoklī strādā 2 aprūpētāji. Viens strādā tā saucamo sutku tautas valodā diennakti, un otrs nāk uz dienu. Ir tā, ka katrā dzīvoklī manā dzīvoklītī ir 12 cilvēki, otrajā dzīvoklītī arī 12 cilvēki, un trešajā dzīvoklī ir 9 cilvēki. Trešajā dzīvoklī tās istabiņas ir mazliet plašākas, jo tās ir tā kā paredzētas cilvēkiem ar ratiņkrēsliem. Istabiņās dzīvo pa 3 cilvēkiem katrā istabiņā. Mēs tā kā cenšamies, tā kā, lai būtu vienam latvietis ar latvieši, krievieši, krievu tautības tā kā tie cilvēki, tā kā arī kādreiz mēs kaut ko vaļu mēs pamainam, tā kā, mēs tā kā rūpējamies, lai visiem būtu ērti, lai viņi visi būtu tā omulīgi. Tā apmēram. Saskaroties ikdienā ar demences klientiem, tās sajūtas ir dažādas. Jo man ir tā, ka, kad es sāku strādāt, es jau biju pati tāda nobijusies, satraukusies. Jo tu nezini pirmkārt to pašu dzīvokļa kārtību, tu nezini, kur kas stāv, kur tev, kādi tie kolēģi ir, kas un kā. Un tu arī tos pašus klientus nepazīsti. Bet tagad ir tā, ka tu pēc tam ar laiku tu saproti, tevi iepazīstini, tu saproti, kāds tev tas dienas plāns ir. Tu atnāc uz darbu, tev ir žurnāls, tu izlasi žurnālā, kas ir noticis iepriekšējās maiņas, vai tur kādam ir bijusi temperatūra, vai kāds jūtas slikti, vai tu kādam ir bijuši ciemiņi. Tu vienkārši iepazīsties ar to dienas žurnālu. Tad mēs iepazīstamies ar dienas plānu, jo mums pie sienas dzīvoklītī ir tāds tā kā nedēļas plāns, un tur ir rakstīts, kādas nodarbības katru dienu notiek. Vai mums ir, piemēram, fizioterapija dzīvoklī tajā dienā paredzēta, vai mums ir prāta spēles, vai mums ir, piemēram, domino, novus un šahs, dambrete mums ir šautriņu mešana, vai tajā dienā, vai mums ir kino paredzēts. Pirmdienās mums bija kino pēcpusdienās, vai mums ir, piemēram, pastaiga, brīvais laiks, mums ir kanistērapija, mums ir mūzikas terapija dzīvokļos. Mēs paskatāmies, kas tajā dienā ir ieplānots, kādi ir plāni, tad mēs paskatāmies vēl vannošanas grafiku saucamo, paskatāmies, kuri cilvēki ir jāmazgā. Un tad vienkārši tu jau tagad ir tā, ka tu aizies darbu un tu saproti, kas tev ir jādara. No sākuma ir tā, kur kas stāv, kur pamperi, kas man jāmazgā. Jo mums arī pašiem ir telpas vakaros jāsako. Tie, kas strādā diennakti, es mazgāju tā kā atpūtas telpu, virtuvi un koridorīti. Mums vajag arī visas, kā saka, putekļus, visus palodzes, visu sakārtot, lai visi leduskapi pārskatīti, lai visi produkti ir svaigi, ko klientiem tuvinieki ir atnesuši, lai būtu kārtība dzīvoklī. Jārūpējas par kārtību. Bet pašiem klientiem arī viņiem ir ērti, kad viņiem ir tā tāfele saucamā, mums ir tāfele, un tur viņi arī var redzēt tie, kas tā vairāk saprot, kāda viņiem ir tā dienas kārtība, ko viņi darīs, kas viņiem tajā dienā ir ieplānots. Tur arī ir ēdiena karte, kuru mēs katru vakaru nomainām tā kā uz nākamās dienas ēdiena karti. Viņi var redzēt, ko viņi ēdīs, kas būs. Mums ir dažādi arī koncerti. Pansionātā. Mums bija ļoti skaists māmiņu dienas koncerts, mums ir Ziemassvētku koncerti, uz 18. novembri būs koncerti, ielīgošanas pasākumi. Tad mums ļoti bieži nāk no skolām, mums nāk skolēni dziedāt, kori. Tad mums ir arī ļoti skaists bija klavieru koncerts, mums viena nāca komponisti. Viņi teica, ka viņi vienkārši spēlējot pēc emocijām, un viņa tik skaisti spēlēja, vienkārši klavieres, un viņai nav notis. Viņa vienkārši spēlē pēc savām tām iekšējām emocijām, bet tik skaisti. Tā kā no sākuma bija tā neziņa, kur stāv visi tie datumi, kur jānomaina tā tāfele, lai nomainītu tāfelē, tur ēdienu karti, datumus, tur nākamās mājas meitenes, tur mūsu vārds, tur rītā strādā Agnese un Nina vai Agnese un tur Elita. Tur vienkārši mums jāmaina tie vārdiņi. No sākuma tev ir satraukums, bailes,
neziņa, kā nu būšu, vai es visu mācīšu, vai es visu sapratu, nu, kāda es būšu. No sākuma ir neziņas, satraukums, tu esi tāds nervos, tu vienkārši naktī ar tev liekas, tu katru mazākos tādu troksnītu klausies, ka tik es kaut ko, mazums, ka tik kaut kas nenotiek. Es taču pa viņiem atbildu, tā ir mana atbildība. Tā atbildība jau ir liela, jo tev tuvinieki uztic to cilvēku. Bet paiet laiks, un tagad ir tā, ka tu aizēji, un es jau tagad zinu, tam cilvēkam tu iepazīsti tos cilvēkus, tu saproti, piemēram, tam cilvēkam ir tā demence izteiktāka, viņam tur no rīta jāpalīdz ir apģērbties, jo, piemēram, tas drēbes velk otrādāk. Tas cilvēks var pats sev, piemēram, gultus saklāt. Jo no sākuma ir tā, ka tu nezini arī tos klientus, tu nezini, kurš var, piemēram, gultu pats saklāt, un kurš vispār tu vari teikt, un viņš to nevar izdarīt, jo viņš vienkārši nesaprot vairs, ko nozīmē gultu saklāt. Tā demences, tāpēc mums tie līmeņi arī viņi ir dažādi. Tāpēc es viņus uzskatu kā mazus bērnus. Viņi nesaprot, nekas, mēs palīdzam, tāpēc jau mēs tur esam, lai palīdzētu. Ir, protams, arī dažādas dienas tiem klientiem. Ir dienas, kad mums ir vienam cilvēks jāmazgā, un cilvēks negrib mazgāties. Viņš tur kaujas ar rokām, viņi kā mazi bērni uzvedās. Tur kaujas, mahājas, tur kaut ko tur rupi tev pasaka un tā. Ka tu vienkārši, man vairāk liekas, ka tas kontakts, vajag vienkārši, es uzlieku roku uz pleca, es vienkārši cenšos nomierināt. Tad ir tā, nomierinu, uzlieku roku vai apskauju, iedodu bučiņu, mēs tā kā apskaujamies. Bet ir jāiet, jānomazgājas. Es cenšos paskaidrot, ir jāiet, jānomazgājas, jābūt tīram, tu esi sasviedrējusies, ir jāuzvelk tīras drēbes, tev nāks ciemos tur dēls vai meita. Viņi nāks ciemos, viņi grib, lai tu esi tīra, lai esi tīri matiņi, tu esi sakopusies, lai tas cilvēks jūtas labi, es viņam arī cenšos. Bet ir arī, protams, gadījumi, ka tu tur centies pierunāt. Es saku, bet vajag nomazgāties, un visu, nepakam, vienkārši nepakam. Arī tādas maiņas ir. Bet tad mēs daram tā, kad es tur strādāju, es esmu ienācēji. Es visu laiku saku, es atnāku, es nostrādāju savu maiņu, savu diennakti, es aizeju. Es pazūdu, bet viņi, tie cilvēki, viņi tur dzīvo. Viņiem tās ir mājas 24/7. Un ir tā, ka mums taču arī pašiem, es saku tā, kā man arī ir dienas, ka es kaut ko negribu. Labi, es negribu šodien mazgāties, nomazgāšos rītā. Tā ir mums ikdienā. Tāpēc mums arī tas ir, kad ja tiešām nevar pierunāt, vai tur cilvēkam ir temperatūra, viņš slikti jūtās, vai dzīves situācijas ir dažādas. Arī cilvēkam ir temperatūra, viņam tiešām tur galvas sāp, vēl kaut kas, mēs viņu neliksim pa matu. Nē, tev pēc vanošanas grafika ir jāiet mazgāties un punkts. Nē, ir atlaides. Vienkārši mēs uzrakstam, cilvēks ir atteicies no mazgāšanas vai nenomazgājām. Ka tajā aprūpas plānā arī tā ierakstam, kad šodien nenomazgājām. Jo cilvēks, kam ir temperatūra, cilvēks slikti jūtas un visu, un tad nāk nākamā māja, tāpēc ir tie žurnāli. Nāk nākamā māja, vai, piemēram, tu atkal atnāc pēc tām 3 dienām, cilvēks jūtas labāk, un tad mēs arī nomazgājam viņu. Mēs arī to izdaram vienkārši kaut ko vēlāk, jo tas ir tas, kad ja arī tu tajā dienā kaut ko nevēlies, nekas, jo kādreiz arī cilvēks negrib ēst tur vakariņas, piemēram. Viņš ir paēdis savas brokastiņas, pusdieniņas, launadziņu. Viņš, piemēram, vakarā vairs negrib ēst vakariņas, tos 5:30 gaidīt 6. Viņš grib iet gulēt. Ja cilvēks grib iet gulēt, mēs viņam arī ļaujam gulēt iet. Nekas nav uzspiests, jo tās ir viņa mājas. Es uzskatu, ka cilvēkam ir jājūtas ērti un komfortabli. Mēs nedrīkstam būt kaut kādi tādi, nezinu, vagari, kas stāv, zina, ar siksnu klāt. Tā nedrīkst, tā noteikti nedrīkst. Es uzskatu, viens no maniem uzskatiem arī ir tāds, ka, lai strādātu par aprūpētāju, tu nevari nākt uz darbu īgns. Tev pašam ir jābūt ar humora sajūtu, tev ir jābūt sirds cilvēkam, labestīgam, mīļam, iejūtīgam, saprotošam. Man ir vispār tāds uzskats, ka šo darbu nevar strādāt cilvēki, kuri nav cilvēcīgi. Ja tu neesi cilvēcīgs cilvēks, iejūtīgs, tev nav vispār šajā darbā ko darīt. Tu nevari šo darbu strādāt, jo reāli
Tev ir, es uzskatu tā, tu atnāc nostrādā savu maiņu, tev ir 3 brīvas dienas. Pa tām 3 brīvajām dienām tu taču vari atpūsties. Nu, tu vari darīt to, kas tev patīk, un tu nevari atnākt atkal uz nākamo maiņu jau sapīcis, saguris, īgns un vēl kaut ko. Ja tu nāc uz darbu sapīcis, īgns, tur dusmīgs, nīgrs, vēl kaut kāds, tev nav ko tur darīt. Tur nav ko darīt tev. Tāpēc es arī vienmēr, ka man ir brīvās dienas, es priecājos, es tiešām ļoti priecājos, ka man ir 3 bērni. Es priecājos, ka es varu pavadīt ar viņiem laiku, kas man tiešām kā mammai ir ļoti svarīgi. Es nevarētu strādāt no tādā darbā, kur tu aiziet 9 no rīta, 5 tev beidzas darbs, tu mājās esi 6, 7, tu uztaisi vakariņas un atkal viss, diena beigusies, var teikt. Es priecājos, ka man ir šāds darbs, kur es aizēju, nostrādāju to savu maiņu 24 stundas. Man ir 3 dienas brīvas, kuras es varu veltīt ģimenei. Tas ir tas, kas man šī darbā ļoti, ļoti, ļoti patīk. Jo es varu gan bērns aiziet pie visiem ārstiem, pie zobārsta, pie audiologopēda. Es varu aiziet bērnu uz futbola maču, es varu pat aizbraukt līdz paskatīties maču. Es varu bērnu aizvest uz jaunsargiem, uz droniem, uz sacensībām. Es esmu klātesoša arī savai ģimenei. Un tas man ir ļoti svarīgi. Es uzskatu, savās brīvdienās tev ir, kā saka, jārelaksējas, vajag relaksēties, atpūsties, tu atteikt tajās domās no tā darba, un tu nāc uz savu maiņu atkal ar jaunu spēku. Es domāju, ka katram cilvēkam visgrūtāk ir aprūpēt savu tuvinieku, jo tuvinieks, tev ir grūti skatīties, kā viņš pazūd savā pasaulē, jo demence, man liekas, tas ir tas, ka tu reāli no sākuma tas cilvēks, viņš ir tur gudrs, aktīvs, viņš tur runā, viņš tur pats arī lasa grāmatas, skatās ziņas, viņš ir cilvēks. Un tad, man liekas, kaut kādā brīdī tas cilvēks pazūd, viņš vairs nelasa, viņš it kā arī skatās televizoru, bet viņš vairs neuztver to informāciju televizorā. Tu vairs nevari ar viņu izveidot to sarunu. Jums arī ir bijuši, kas atnāk tuvinieki un saka, bet man vairs nav ar ko runāt par viņu. Man vairs nav ko runāt. Un tad tu tā padomā, droši vien, ka tā arī ir kaut kādā ziņā. Jā, jo tas cilvēks, viņš izmainās savā ziņā. Tu nevari, viņš saprot, ka viņš ir paēdis, viņam tās sarunas ir tādas, ka tajās vieglākā demences stadijā tur vēl var runāt par laiku, par puķiem, par kā radiniekiem visiem iet un tā. Bet kad tā demence kļūst smagāka, tiem cilvēkiem tiešām viņiem galvenais ir tā kā paēst, tā izdzīvošana, viņš ir paēdis, viņš saprot, ka viņš ir ēst, un gulēt. Ēst un gulēt, var teikt. Demences klientiem ļoti izteikts ir tas, kad viņš atceras, ko viņš ir darījis jaunībā. Viņi ļoti daudz stāsta par to, ka viņi tur ir piedalījos tur mājas celtniecībā. Man tur bija govis, man tur ir dārs. Man ir jāiet, tā kā man arī viena klienta stāsta, man ir jāiet dārs ravēt. Ko mēs te sēžam kā vecas bekas? Man ir jāiet dārs ravēt. Bet tu reāli paskaties uz to cilvēku un tu saproti, kad kur tad viņš var aiziet dārzu ravēt, ja viņš pat iet pieturēdamies pie visām gultām, pie visām malām. Nav jau tā spēka, tā gribēšana jau ir, bet tā varēšana jau pazūd. Un viņiem droši vien ir daļai, kurai ir grūti to pieņemt. Bet es jau saku, kad jūs savu dzīvi esat nodzīvojuši, un to es arī prasu, un ko jūs esat darījuši, un tā es saku, un ir taču bērni un mazbērni, es saku, un kā iet mazbērniem, un viņi kaut ko tur bija. Es saku, kur viņi dzīvo, viņi nevar tā īsti pastāstīt. To lielāko informāciju mēs uzzinām ļoti bieži no tuviniekiem, bet tuvinieki, es uzskatu, ka ir ļoti forši, ka tu no viņiem visu kaut ko uzzini no tuviniekiem, tad tu vari arī ikdienas saskarēt to, tā kā iet tavām meitām, tu uzzini vairāk, gan vārdus, gan tos tuvinieku vārdus, ko viņi dara, un tad tur arī sarunā ar to klientu, viņam vari paprasīt, un kā tad iet tam, vai kā tad iet šitam, bet nav grūti, un es vispār uzskatu, ka ja tuvinieks redz, ka viņam ir tā demence, tavam radiniekam, es uzskatu, ka pansionāts ir labākā izvēle īstenībā, jo mums ir
jaunas, skaistas telpas. Mums ir katrā istabiņā pa 3 cilvēkiem. Un mēs arī tiešām kādreiz arī tur ir kaut kādas tur ķildes vai kas, un tad mēs arī tā kā pamainam tos cilvēkus, ar istabiņām, ar vietām, un cenšamies tā kā, lai būtu komfortabli, mājīgi viņiem. Bet man jāpaslavē arī tas, ka mums ir ļoti jauka katram stāvam, kur mums Gaļezerē, mums ir sociālā aprūpētāja, kas arī tā kā, par tiem cilvēkiem ir ļoti ieinteresēti viņi ir. Mums ir arī sociālie rehabilitētāji, mums ir sociālie darbinieki, mums ir medmāsa 24/7 pieejama, jo, piemēram, mājās, tev nav pieejama medmāsa 24/7. Tu aizbrauc pie ģimenes ārsta, vai tu izsauc to ģimenes ārstu uz mājām, bet tā kā šeit, vai man tur sarēba galva, vai paliek, tur kaut kas sāp, uzreiz mēs pie māsiņas durvīm, tuk, māsiņa, vajag apskatīties, atnāk uzreiz izmēra asinsspiedienu, izmēra temperatūru, apskata. Tas, man liekas, ir vispār ideāli, ka tev ir šādi pieejami medicīnas pakalpojums visu laiku nepārtraukt, ja kaut kas notiek. Un arī tas, ka viņiem nav garlaicīgi tiem cilvēkiem arī, jo mums ir dienas plāns, un viņiem ir brokastis, tad ir, piemēram, cilvēkus mazgājam, tad mums ir nodarbības, vai mums ir radošā nodarbība, viņi aiziet, vai mums ir, tur viņi arī, tur ir gan tās kinētiskās smiltis, gan viņi tur krāso, ar rokām krāso, gan viņi tur dzīvtājas visādus bumbulišņus, kartonatīnu, viņiem ir aušana, viss kaut kāda un šūšana, tur visādas nodarbības, ir ļoti daudz un dažādas nodarbības. Pēc tam viņi zina, ka viņiem ir pusdienas, mēs pēdam pusdienas, tad ir vai klusās stunda, vai pastaigā ārā, vai arī, piemēram, mums ir ziemas laikā, kas slikts laiks, mums tur ir kino, vai arī pēcpusdienā vēl ir nodarbības, tu ceļojuma, tas klubiņš un viss. Viņiem ir plāns, viņi ir nodarbināti, ir launadziņš, un pēc tam atkal ir vakariņas, un arī tās pastaigas, mums arī ir ļoti jauki balkoniņi, un uz balkoniņiem arī mēs saliekam krēslus, viņi iziet, var pasēdēt uz balkona. Man tas liekas, tas ir tiešām tā kā mājās. Par demences stadijām es teikšu tā, ka mums noteikti ir dažādas stadijas. Ir smagāki gadījumi, kur cilvēks saprot, ka viņam tikai jāpēd, un ka viņš var teikt tikai paēst gulta, kur ir tolete. Bet ir tādi, kuriem ir jāatgādina arī vienkārši, kas ir tolete, aizēj uz toleti, nomaini ieliknīti. Ir jāatgādina arī tik primitīvas lietas, kā aiziešana uz toleti. Ir tādi, kas to paši dara, un viņiem nevajag neko. Tās stadijas ir ļoti dažādas. Ir, kas tiešām jauc visu laiku istabiņas, kas nespēja pat atcerēties, kā piemēram no virtuves, tos 10 metrus aiziet līdz savai istabiņai. Kura īstā, no 3 istabiņām izvēlēties pareizās durvis? Kuras ir tās īstās durvis? Ir cilvēks, kas nespēja atšķirt, kura istabiņa ir viņa istabiņa. Jā, mums pie durvīm ir puķes. Mums ir, un tad es tā saku, tur tās rozā svietok, rozā. Un tad viņi tā, rozavī. Bet tas ir tā uz īsu brītiņu. Mēs atceramies, un mēs atkal aizmirstam. Mums ir tāds īstas viss. Bet, man tas ir pieņemami, es to saprotu. Viņi tie mazi bērni, viņi aizmirst ātri. Tas nekas. Šodien, tāpēc es tur esmu, es viņiem atgādināšu, kur ir tava istabiņa. Tās demences stadijas, jā, mums ir dažādas, bet es teikšu tā, man nav svarīgi, kāda kuram ir diagnoze, jo es domāju, ka tā mūsu Gaļezerā. Sociālais darbinieks zina, kāda ir diagnoze, kāpēc viņš šeit tiek uzņemts, jo viņš par to atbild, par uzņemšanu pansionātā. Sociālais darbinieks, sociālais aprūpētājs, viņi uzņem pansionātā, viņi par to arī atbild. Medmāsa zina, jo viņai ir medicīniskā kartiņa. Bet man liekas, ka aprūpētājiem ir tā, ka man ir cilvēks. Man jau nav svarīgi, kāda viņam tur ir demences stadija vai kāda viņam tur ir slimība. Tur noteikti ir gan Alzheimera, gan šizofrēnija, vēl kaut kādas citas problēmas arī. Es domāju, ka tur jau nav tikai demence, ir dažādas psiholoģiskas problēmas tiem cilvēkiem, bet man kā aprūpētājiem, man jau nav īsti pat svarīgi, kāda ir viņa tā slimība. Tas nav svarīgi, jo man galvenais ir, lai viņam būtu ērti, lai viņi būtu, kā saka, pēduši, jo es domāju, ka daudzi mājās pat neatcerētos arī, kad jāiet paēst. Mājās jau viņiem tas ir tā,
ka viņi, man liekas, varētu arī, nezinu, dienu nēst. Tāpēc es uzskatu, ka tuviniekiem arī tas ir drošāk. Tu viņu ieliec pansionātā, tu zini, viņš ir paēdis, viņš ir nomazgāts, ir visas higienas normas, viņam ir nadziņi nogriezti, bārdas nodzītas, viņš ir paēdis, nomazgāts, izklaidēts, un viņš ir nepārtrauktā uzmanībā. Viņš ir drošībā, tas cilvēks. Bet man nav svarīgi, kāda viņam ir diagnoze. Man svarīgākais ir, lai viņš būtu, es esmu aprūpētāja, mans uzdevums ir viņu aprūpēt. Lai viņš būtu paēdis, tīri šķīvi, mums arī pašiem ir jāmazgā trauki, mums ir trauku mašīnas dzīvoklī, mēs pašas arī traukus mazgājam, pēc tam mums ir kādi paši klājam pusdienu galdu, mēs sadalām visiem porcijas. Protams, man ir svarīgi ievērot, kuram ir maltais, kurš ir cukurnieks, lai es nesajauktu, un tā ir mana atbildība. To es, izdaru. Man ir svarīgi viņus nomazgāt, nomainīt gultas veļu, izmazgāt viņu drēbes, mēs paši arī drēbes mazgājam, mums ir veļas mašīnas un žāvētāji. Man ir aprūpētājam ir svarīgi aprūpēt. Man ir svarīgi, lai viņš būtu sakopts, tīrs, paēdis, labi izgulējies, cilvēks mošs. Bet kādas tad viņam ir diagnoze, tas nav svarīgi. Mums dzīvokļos, protams, ir dažādi cilvēki. Ir kāds nomirst, kāds atkal nāk vietā jauns, tā ir, jā. Mums pats jaunākais mums ir viens vīrietis, viņam ir 35 gadi, tikko palika jubileja. Bet es domāju, kad tuviniekiem tā ir labāk, drošāk, jo viņam arī ir vairākas vecākas māsas, cik man zināmas, un tā. Tuvinieki ļoti bieži nāk ciemos, tiešām tuviniekiem es daudziem varu teikt cepuri nost tiešām. Malički viņi nāk ciemos un viss. Šobrīd viņš joprojām uzturās pie mums, un es domāju, ka viņš arī visu dzīvi uzturēsies pie mums. Jo ir tiešām pansionātāji cilvēki, kuri tur dzīvo 11 gadus, ilgi dzīvo, kā saka, ļoti ilgi dzīvo. Bet kāpēc tieši jauns cilvēks, ja viņš nonāk, jo es domāju, ka tuvinieki nevar fiziski to vairs izdarīt. Jo šis jaunais cilvēks arī, viņš nav viegls, viņš ir vīrietis, viņam ir, kā saka, svars un viss. Un ja mamma ir vecāka gadagājuma, jo mammai pašai jau sākas veselības problēmas, vairs nav, kā saka, jauna un spēcīga. Un ja mamma, kā saka, vairs nespēja fiziski to izdarīt, un kā saka, pārējiem ģimenes locekļiem, tur māsām, ka tu nedrīksti, kā saka, uzvelt to atbildību kādam citam ģimenē, jo reāli katram ir tomēr sava dzīve. Katrs arī grib dzīvot to savu dzīvi. Tev nav jāpavada sava dzīve visu laiku upurējoties tā otra cilvēka labā. Tas ir mans uzskats. Es uzskatu, tāpēc ir labi ielikt pansionātā, jo tur mēs varam izgrozīt, mēs varam palīdzēt tikt cilvēkam ratiņkrēslā, mēs varam viņu nomazgāt, mēs varam viņu, kā saka, apģērbt, izmazgāt viņam drēbes. Par to vairs nav jāsatraucās tuviniekiem. Vēl viens mans uzskats ir tāds, kad ko vispār sabiedrība domā par to, kad vecu cilvēku tagad sūtīs uz pansionātu. Ja noteikti daudziem liekas, pansionāts. Nē, tur taču ir ārprāts, tur taču, smird, tur taču nekas nenotiek. Tur tikai mēs esam aizveduši to cilvēku nomirt bez maz vai ārprāts. Un kā es viņu likšu pansionātā? Bet man liekas, ka par pansionātiem vispār ir nepareizs priekšstats. Vismaz par to vietu, kur es strādāju, tā noteikti nav vieta, kur nomirt. Noteikti nē. Man liekas, ka tur ir interesanti. Tur ir tiešām ko darīt. Un man liekas, ka cilvēkam mājās, tad jau drīzāk mājās varētu būt tā vieta, kur nomirt. Jo mājās, kurš var par tevi tā parūpēties? Man liekas, pansionātā mēs ejam uz darbu aprūpētājs, mēs to cilvēku apčubinām. Tu esi apčubinās no galvas līdz kājām, līdz pēdiņām. Ja tur kādreiz arī kādam vajag tur apsmērēt, ka kājiņas pasmērē, ka vajag, vai roku krēmu tur padod vēl kaut ko. Noteikti es nepiekrītu tam, kad pansionāts ir vieta, kur nomirt. Tā noteikti nav. Tas varbūt, man liekas, ir tā, ka mūsu sabiedrībā ir ļoti daudz kaut kādu vecu stereotipu. Varbūt 90. gados, varbūt kaut kad tā bija.
Bet tagad ir 2025. gads. Man liekas, ka vispār ļoti daudz, kas ir mainās. Tāpat visas telpas tiek remontētas. Un kādreiz arī bija vienkārši liels koridors, pansionātā un vienkārši istabiņas. Bet tagad ir tas ģimenes tipa mājokļi. Tas ir vieta, kur tev justies ērti. Kāpēc? Kādreiz tā nebija, bet tāpēc jau tagad ir ģimenes tipa mājoklis. Tāpēc tagad ir tās omulīgās istabiņas. Tā pansionāts nav tā vieta, kur nomirt. Man liekas, tam cilvēkam mājās 4 dienās būtu daudz garlaicīgāk. Un tur tiešām būtu daudz grūtāk izkontrolēt, vai viņš ir iedzēris zāles, vai nav iedzēris zāles. Šeit pansionātā mums ir māsiņa, kas mums dala arī zāles. Viss tiek uzraudzīts. Es uzskatu, ka mūsdienās pansionāti ir ļoti auguši, ļoti tas viss ir gājis uz priekšu, jo tagad arī, ka mums ir visas tās kinētiskās smiltiņas un visādas deju terapijas un mūzikas terapijas. Kādreiz tā nebija, bet tagad arī tie suņi kanisterapija, kad ir. Tad, kad cilvēku ievieto pansionātā, sociālais darbinieks izvadā klienta tuviniekus par pansionātu. Klientu tuvinieki tiek iepazīstināti ar pansionāta darbību. Tiek parādīts, šeit ir istabiņa, tur ir atpūtas telpa, tur tiek vesti uz nodarbībām, mums augšā uzved uz zāli, mums tur zālē ir koncerti dažādi, mums ir bufete. Ja cilvēkam visbiežāk, daudziem ir pašiem sava naudiņa, mēs ejam uz bufeti, mēs pavadām, viņš nopērk kaut ko, pēc tam laimīgs iet atpakaļ uz dzīvokli, ka viņš redz ir nopircis. Cilvēki tiek izvadāti, jā. Cilvēki ir ielikti pansionātā, jebkurā brīdī, kad tuvinieki izlēmj, piemēram, to cilvēku kaut kur aizvest, ir jāzvana sociālajiem darbiniekam, un sociālais darbinieks dod atļauju. Pēc tam mums atļauja tiek vienkārši paziņots mums, ka tajā un tajā dienā tas cilvēks no pulkstenes tikiem līdz apmēram tikiem dosies ar saviem tuviniekiem ārpus pansionāta. Ir jāsagatavo, piemēram, ratiņi, apģērbs atbilstoši un tā. Tā kā pastāv iespēja, jebkurā brīdī, kad tu vēlies to savu tuvinieku kaut kur aizvest, var aizvest, jo mums ir tuvinieki veduši savus radiniekus, gan uz kapiņiem ir vēsti, gan arī par Rīgu ir vēsti, gan uz jubilejām. Mums arī bija pagājušajā gadā, kad bija apaļa jubileja, un tuvinieki bija izdomājuši kafejnīcā saklāt galdu. Tad arī aizved uz kafejnīcu, bija tas galds un visas svinības ar visiem pārējiem radiniekiem, kā saka, kārtīgas svinības, un tad atpakaļ uz pansionātu. Ir arī, kad aizved, mums arī bija, kad veda uz zooloģisko dārzu, tā kā arī, kad Rīgā bija Staro Rīga, ka bija brīvības pieminekļi, bija ļoti skaisti, arī veda pastaigāties ar ratiņiem, jā. Sagatavojam ratiņkrēslu, un, ja ir, kā saka, atļauja no sociālā darbinieka izvest ārpus pansionāta, tad drīkst, jā. Drīkst jebkurā brīdī savu tuvinieku, kā saka, izvest pastaigā, doties kaut kur. Ir tā, kad cilvēki ievieto pansionātā, ļoti bieži tuviniekiem noteikti ir kaut kādi morāli pārmetumi sev. Kā viņam tagad tur būs? Man taču to vajadzēja darīt. Es viņu tagad uzrūdu kādam citam. Cilvēks sev pārmet, tie tuvinieki, viņi pārdzīvo, kad es tagad sākšu dzīvot bez maz vai ar savu tuvino mammu vai tēti vai māsu, es esmu iemetusi kaut kur, nezinu kur, un tā kā atdevusi kaut kam, un kā tur būs, kā būs, viņi ir nesaprašana. Un ir pārmetumi sev, ir kaut kāda sevis graušana, sevis tā kā cilvēki te sev pārmet, tā kā iznīcina sev, man gribētos teikt, jā, bet reāli nekur nav rakstīts, ka tagad, kad tu esi ielicis pansionātā, tu nedrīkst iet ciemos. Tu vari iet ciemos. Mums nāk ciemos gan no rīta, gan pusdienas laikā, gan vakaros, sestdienas, svētdienas, droši. Nāk ciemos, nākat ciemos, jo tas, ka tu ielicis pansionātā, nav jau jānovāk tāda strīpa, viss, tagad aiz šīm durvīm viņš dzīvo savu dzīvi, es dzīvošu savu dzīvi. Vienkārši
Tu ieliec pansionātā un skaties, ka tu vari. Jo ir, piemēram, mums ir tuvinieki, kas nāk tikai sestdienās vai svētdienās, jo darbdienās viņi strādā. Sestdienās, svētdienās viņi nāk ciemos. Viņi atnes kaut ko garšīgu tam savam, kas garšo, vai tur auglīšus atnes, vai kādu kūciņu atnes, tur desu, salātiņus, vēl kaut ko atnes savam tuviniekam. Mēs smuki uzrakstam vārdiņu, ieliekam leduskapī, pēc tam vēlāk iedodam, uzcienājam. Kādreiz ir, ka mums atnes, piemēram, un saka, tas jums visiem. Atnes mums kūku un saka, tas jums visiem, kā saka, pacienājiet. Es uzskatu, ka nevajag sev neko pārmest. Tā noteikti ir labākā izvēle, jo katram ir jādzīvo sava dzīve. Bet vajag nākt ciemos. Droši. Mums ir arī, kas nāk ciemos no rīta, piemēram, pēc brokastīm 9, 10. Un nāk iekšā, nav jau tā, ka durvis ir aizslēgtas. Tu visu ļoti labi redzi. Mums ir cilvēki, kas mēs vienam dalām brokastis, viņi redz, kā tas cilvēks ēd savas brokastis. Tu vari būt klātesošs. Nav tā, ka mēs tagad ēdīsim brokastis, es jūs izmetīšu aiz durvīm. Es nevienu aiz durvīm nemetīšu. Tu vari iet istabiņā, vari, kā saka, apskatīties, vari iet, mums ir atpūtas telpa, pie televīzora, var pasturīt galdiņi, krēsli, viss, vari pasēdēt, parunāties. Tu vari, no sākuma ir tik ļoti grūti, kā viņš tur pieradīs, kā viņš iejutīsies, tu vari nākt kaut vai katru dienu ciemos. Un tas pat ir ieteicams, jā, lai arī tuviniekam būtu, kā saka, lai abiem būtu vieglāk, gan tai mātei, gan tai meitai, gan arī man kā aprūpētāji, jo es līdz ar to kaut ko jaunu uzzināšu par to klientu. Kad es aizgāju strādāt, kad mani apmācīja, ka man bija tāda neziņas satraukums, kā man ies, kā man būs, jo tas sākums jau ir tāds, ka tu nesaproti, kas un kā. Man viena kolēģi teica, es vienkārši prasīju viņai, kā tu strādā? Viņa teica, strādā tā, kā tu gribētu, lai pret tevi attiecas tavās vecuma dienās. Un tad es braucu mājās un es domāju, jā, viņai laikam ir taisnība. Un tāpēc es tiešām cenšos strādāt tā, kā es gribu, lai pret mani attiecās. Jo varbūt es arī būšu veca, slima, ko tur var zināt, mēs jau tur ik pa brīžiem tā pajaukājam savā starpā. Varbūt es būšu nākamā klienta, jūs mani varēsiet aprūpēt. Mēs nekad nezinām, kas ar mums notiks. Tā dzīve tik intensīva, ka šodien mēs esam te, rītā es varbūt būšu jau turēt patieši durvīm. Mēs nekad nezinām, kas un kā. Bet es tiešām varu pateikt Gaļezenam liels paldies, jo man ir tiešām ļoti atsaucīgas, ļoti foršas, tiešām kolosālas sievietes. Man dažas ir tā kā mammas, jo arī aprūpētājas, mēs esam dažāda vecuma. Ir pensijas pat, un ir arī mēs jaunās. Un man ļoti patīk tas, kad varbūt mājaprūpē tu esi viens un ir klients. Tev nav kam paprasīt varbūt to padomu, nav kur aiziet, kā man tikt ar to galā, to situāciju, man tur galīgi atsakās. Bet šeit mēs pa dienu esam 6 uz stāva. Ja es nezinu, es aiziešu paprasīšu kolēģei. Kolēģi man pastāstīšu, kur ko atrast, kā ir jārīkojas konkrētā situācijā. Ja cilvēks man ir nokritis, es pirms nezināju, ka ir tādi krišanas akti, kad ir jāsastāda. Es aizēju, man kolēģi saka, tu aizpildīji to un to, tu žurnālā ierakstīji, tu aizpildīji krišanas aktu, tu aiznes pie māsiņas. Un tāpēc saku, viss ir kontrolēts, uzmanīts, uzraudzīts, un man ir kolēģis, pie kurām es varu jebkurā brīdī aiziet. Un arī naktī, ja kāds tur izkrīt no gultas, mazums tur kādam samisējas kājas, viņš nokrīt, vai situācijas ir ļoti dažādas. Man ir kolēģis, pie kā aiziet. Ar savām kolēģiem foršajām es novēlu būt tikpat jautrām, ar humoru, jo bez humora tur nav ko darīt. Mums tur visādi jociņi ir. būt tādas, kādas viņas ir. Es uzskatu, ka cilvēkiem, tie, kas tur ir nonākuši strādāt, tā jau ir bijusi viņa apzināta izvēle strādāt tādu cilvēcisku, sirsnīgu darbu. Nav jāmainās. Nevienam nav jāmainās. Ir jābūt tādām, kādas viņas ir. Vienīgais, kas ir jāvelta laiks sev, ir jāatpūšās. Un ja tu esi atpūties pats, ja tu esi uzlādējies, tu vari to savu enerģiju iedot arī otram cilvēkam.